Ir noslēdzies Kurzemes plānošanas reģiona īstenotais projekts vietējās pārtikas veicināšana skolu maltītēs. Ko tad paveicām šajā projektā? Uzsākot projektu, aptaujājām skolu administrāciju pārstāvjus, skolēnus, vecākus, ēdinātājus, zemniekus un pašvaldības, lai uzzinātu viņu viedokļus par to, kas tad ir veicināms šajā jomā un kādi ir izaicinājumi. Skolu administrāciju pārstāvjiem vaicājām, vai jūs sadarbojaties ar vietējiem zemniekiem skolas ēdināšanas iepirkuma plānošanas laikā. Gandrīz 80% atbildēja noraidoši, ka galvenās barjeras pārtikas iegādē no vietējiem zemniekiem tika minētas sarežģītās publisko iepirkumu likuma procedūras, iepirkumu veikšana novada līmenī un prasības, kuras ir pa spēkam izpildīt lielām ēdināšanas firmām, bet ne vietējiem zemniekiem. Skolēniem un vecākiem jautājām, vai pastāv iespēja iesaistīties skolu maltīšu ēdienkaršu sagatavošanā. 90% atbildēja noraidoši. Skolēni un vecāki atzīmēja, ka ir ieinteresēti, lai skolu maltītēs būtu vairāk vietēji audzēto produktu. Kopumā skolēni ir apmierināti ar skolās gatavotajām maltītēm. Kā atsevišķi izaicinājumi tika minēta vienveidīga ēdienkarte un iespēja pasniegt ēdienu tā, lai skolēns pats var izvēlēties, cik daudz un ko likt uz šķīvja. Lauksaimnieki minēja vairākus ieteikumus, kā pašvaldība var veicināt vietējās pārtikas klātbūtni skolu maltītēs. Pareizi veidojot iepirkumu, to sadalot pie iepirkumu daļām un neliekot kopā apelsīnus ar āboliem, priekšroku nosakot tuvējiem zemniekiem un tikai gadījumos, ka tie nevar nodrošināt konkrēto piegādi, paplašināt piegādātāju loku uz citiem, uzņemties atbildību par solītajiem piegāžu apjomiem un uzklāt asfaltu vismaz uz galvenajiem ceļiem. Apkopojot aptaujas rezultātus, Kurzemes skolas sanāca uz tikšanos Grobiņā, lai vienotos par turpmāko darbības plānu un aktivitātēm, ko tad varam paveikt šī projekta ietvaros, lai palīdzētu risināt aptaujās saņemtos problēmu jautājumus. Projekta aktivitātēs iesaistījās 10 skolas no 4 Kurzemes novadiem – Saldus, Dienvidkurzemes, Ventspils un Tukuma. Kā galvenie darbības virzieni tika noteikti meistarklases skolu pavāriem, skolu pieredzes apmaiņas vizītes, apmācības par zaļo publisko iepirkumu un vietējo zemnieku un to audzētās un ražotās produkcijas datu bāzes izveidošana un publicēšana mājaslapā Ražots Kurzeme LV. Pirmā meistarklase notika Ventspilī, šefpavāra Žaņa Rēvo Behmaņa vadībā. Izaicinājums Žanim tika dots iekļauties 2 eiro summā par maltīti, kas ir valsts noteiktais atbalsts par viena mazo klašu skolēna ēdināšanu dienā. Žanis pagatavoja 3 ēdienus – provokatīvo, bet veselīgo picu, topinambūru maltīti ar bekonu, pēļu grūburi soto. Ēdienu gatavošanā Žanis ņēma vērā to, lai ēdiena nosaukums bērniem būtu saprotams, vienkāršs un interesants. Piemēram, izmantojot nosaukumu kečups paša gatavotajai veselīgajai mērcei vai neierasto vārdu topinambūrs aizstājot ar neglīto kartupeli. Tā kā bērniem garšo picas, Žanis izmantoja picu kā vienu no piedāvātajiem ēdieniem. Otrā meistarklase norisinājās Grobiņā, garšu ekspertes Daigas Veismanes vadībā, kura stāstīja un rādīja, kā izmantot garšvielas ēdienā un kā veidot un dažādot garšu izjūtas bērniem dažādos vecumos. Trešā meistarklase notika Nīcā, etnogrāfiskās mājas zvanītāja meistarīšu vadībā, kuras stāstīja par Dienvidkurzemes etnogrāfisko mantojumu un tradicionālajiem ēdieniem. Šeit kopā ar bērniem gatavojām zaķu spiras, jeb senās rudzu miltu piparkūkus un biguzi, rudzu miltu maizes zupu ar āboliem, rozīnēm un klimpām. Apmācības par zaļo publisko iepirkumu organizējām visu Kurzemes pašvaldību iepirkumu speciālistiem. Kā labākais risinājums vietējo zemnieku produkcijas veicināšanai skolu maltītēs tika minēts publisko iepirkumu likuma procedūru atvieglojums un iepirkumu sliekšņa atcelšana vai paaugstināšana mazajām lauku skolām. Projekta noslēgumā izveidojām datu bāzi ar Kurzemes lauksaimnieku piedāvāto produkciju, tostarp skolām. Visi projekta rezultāti ir pieejami mājaslapā kurzemesreģions.lv. Novēlam mūsu projekta 10 pilotskolām un pavārītēm sekmes un izdošanos turpmākajos centienos veselīga, kvalitatīva un pēc iespējas vairāk vietējo zemnieku audzētu un ražotu produktu izmantošanā skolu maltītēs.